Čau, draugi! Ar jums kopā atkal es, Nils. Kamēr citi ķer vimbas, es dodos atkal lašos. Skatīsimies, vai šodien kaut ko sanāks noķert vai nesanāks. Ja jums patīk tas formāts, tie video, kurus es filmēju, droši spiežat laiku, parakstaties un sekojiet līdzi tam, kas notiek, tam, kā norit manas copas gaitas. Patreiz ir lašu sezonas noslēgums, bet drīzumā jau ir 1. maijs, un tad jau ķersim lielās līdekas. Mēģināsim arī tur cīnīties un tiekties pēc metrīgām zivīm. Tā kā es domāju, ka būs diezgan interesants kontents, diezgan interesanti video. Plānots arī ceļojums uz Zviedriju. Tā kā noteikti parādīšu, kā es gatavojos tam braucienam, kā mēs uz turien dodamies, un viennozīmīgi parādīšu arī, kas notiek Zviedrijā ar līdekām. Tāpēc parakstaties un sekojiet līdzi. Jā, aizmirsu vēl pateikt. Pagājušajā nedēļā saņēmu priecīgas ziņas. Biju iesniedzis anketu dalībai Salacā lašu sacensībās. Un pagājušajā nedēļā sanāca tā, kad attaisīja e-pastu un izlasīja, ka mana dalība ir akceptēta. Tā kā 6. aprīlī došos uz Salacu. Tā būs pirmā reize šo sezonu un arī vienīgā. Tā kā skatīsimies, piedalīšos sacensībās 6. aprīlis, droši sekojiet līdzi, piesakaties. Un arī no Salacas sacensībām būs video, tā kā parādīšu, kas notiek tur. Tiekās! Nu ko, mammīte uzbakstīja. Nezinu, vai varēja redzēt vai nevarēja redzēt, bet ļoti smuka. Ļoti smuka mammīte. No tā krasta pamēģināsim vēlreiz. Pamēģināsim nomainīt mānekli, jo viņi neuzdūrās. Rociņas bijuši 3, protams. Tāda varētu būt ap kaut kā 90 centimetri. Ļoti smuka zivtiņa.
Smuku zivtiņa. Straumvietā ietiekšā. Jā? Nu, panāc, būs labi, jā. Es tas puikiņiem saviem pa instruktoru. O, šis ir riktīgi labais. Jā, smuks. Es nezinu, vai dabūs viņu. Moškas pamēģināšu aiz astes vienkārši. Aiz astes varēs paņemt, nevarēs? Švaki, labi, es pamēģināšu aiz astes, moška. Pēc moškas aiz galvas. Nē, viņš sačuka, nē. Viņi iepiņķerēsies iekšā. Viņš pagrūs jau ir it kā. Šits lass ar laikam. Muterīt, jā. Muterīt. O, dabū. Nu, var dabt tikai dzīvi normāli. Tā. Pīdz.
Palīdzies man mugursoma mērlenti ir. Tu var izņemt ārā. Mērlenti, jā. Lielajā, jā. Tad apaļ ir tāda. Saritinātā. Šitā tā? Jā. Patur. Nu. Jā. Es pie galvas pielikšu. Es pie galvas pielikšu viņai. Laid vaļā. Jā, paldies. Cik te būs? 90. Kaut kāda. Tā. Ir. Metrs būs, laikam. Tā. Ir metrs, laikam. Ir. Tā. Kur mums te? Kad vajag, tad nevar telefonu dabūt. Nu, šeit tev izzilno. Jā, paldies. Tas lielāks vēl nekā manējais. Bišķi. Pa kaut kādu dažu centimetru. Man bija 97. Es te vienu dienu 105 laikam. Bet es nevaru iedomāties, ka šitien ir tik lieli arī tie zvēri. Patiesībā iepriekš kaut kādas, taimiņi tādi. Tā. No kilo līdz 2. Pagaid, viņa tikai uzreiz to mānekli izņem šārā. Pasties? Pagaid. Izņem sārā viņai to. Viss no muts. Un... Nu. A to vobleriem ķer? Jā, te jau nav baigi. Mēs atkal, Kurš? Ar šūpiņiem, rotiņiem. Pret straumu. Tā. Es vairāk pa straumu lejā. Jā, tā ir dzirdēta. Tā. Pagaidi. Paskaties. Ir. Pagaidi. Seilē redz. Kaut gan. Labi. Man liekas, viņš nepočina. Ir? Nav. Es nospiedu foto. Bija. Ir. Kā reiz sanāca arī laikam nofilmēt. Nu. Es lasu tikai vienā esmu noķēris. Super. Paldies. Man jau nepalīdzēja pats tik galā. Nu, nē, es zinu, ka vienalga atbalsts kaut kāds jau. Es pagājušreiz arī to 105. Es te mocījos viens pats, kamēr es dabūju to mērlentu visu ārā. Tu pa otro reizi to. Otrais jau laikam nebūs, bet ir zivs. Man pagājušreiz arī mutarīte aizgāja. Bišķi mazāk. Ar visu obleri aizgāja. Norāva lāpstiņu palika tikai. Tagad var mierīgi uzpīpēt. Nesaks jums? Nu, pie vēl. Jā.